Nākošais sveiciens ir atlidojis no Cēsu puses Ropažu kultūras nama pašdarbnieku pulciņa. Jau pienācis 30. gadu desmits, bet tas jau niegs. Viņa mums sprigana, enerģijas pārpilna, skrienoša, idejām bagāta, laba māte saviem dēliem, uzticīga sieva, kreatīva būtne un radoša personība. Neaprakstāmi seksīgā, vienmēr un visur esošā, tumšmate Maija, Suminā. Labvakar, kā jau katru nedēļu, tiekamies raidījumā Skats no Allas. Ar jums kopā Kārlis, un pie mums šovakar studijā ir Ainārs, Vaļera. Čau! Aivis. Apskatīsim šodien 3 jautājumus. Sāksim ar pirmo. Maija Kalniņa 30. Kā tik tālu var nonākt? Ko tu par to domā, Aivi? Nu, es pilnībā piekrītu, ko Kārlis saka. Nu, domāju, ka es piekritīšu Vaļeram. Jā, jo redzi, Kārlis tajā jautājumā. Kā mēs viņu pacēlām, tā mēs viņu arī noliekam, lai viņš tur stāv. Lai viņš tur stāv. Ja? Ko? Es domāju, ka es varētu oponēt. Piekrīt. Pārēsim pie otru jautājumu. Daudz skatītāji mums jautā Maija Kalniņa nolikus tiesības. Vai ir droši iziet uz ielas? Kā domā, Ainār? Es viennozīmīgi gribētu šoreiz oponēt. Jā, nu redz, Ainārs jau mums ir bijis vienmēr. Tāds skrupulās par visu izsakās. Bet es atkal, nu jā, savādāk. Savādāk. Vaļer. Jā. Nu es, teiksim, gribētu piekrist Vaļeram. Jā. Labi. Tātad trešais jautājums. Ir izskanējis viedoklis, ka mans viedoklis nav atbilstošs bijis Maijas Kalniņas viedoklim. Ja jūs vēlaties, es varu mainīt savu viedokli, tagad jūsu viedoklis ir mans viedoklis. Es mainīju savu viedokli. Ko jūs par to domājat? Es viennozīmīgi oponēju. Jā. Jo es par šito vairs negribu runāt. Negribu izteikties un tas viss iet kā iet, lai iet kā iet. Lai iet kā iet. Es viennozīmīgi piekrītu Vaļeram. Viennozīmīgi piekrītu. Paldies mūsu viesiem. Es domāju, pievērsīsimies atkal mūsu godpilsoņu pienākumiem, būsim labi pret mūsu valsti. Un tad visu labo! Nu kāda pēc tad mēs te? Jā. Labi. Tad tā ar... Vajag kāpt kaut kur. Jā. Ding. Kariet man pie zvana. Čau. Un tāpēc, ka man tā gribās, man tik šodien patīk. Tad tā. Un ja tu Nē. kaut ko jau, nu, ka tu atkal kaut ko... Jā. Tad atkal nav tas, nu, Labi. kuru paņemt, un tad ir jādomā, ko tagad paņemt. Tad tā ar... Kā es satiku ģitāru? Jā. Vispirms es satiku akordionu. Ding. Čau. Ir ar ko lepoties. Tad tā. Pirmie akordi, pirmie asiņainie pirksti. Tu jau nemaz nemani, ka tu esi tajā iekšā purvā. Labi. Viss to, ko es daru, saucas tā īstenībā. Ding. Nemeklē zeltu, kur tā nav. Nē. Ziniet, piesakiet man Nobel prēmijai. Viss skaistākās, viss dziļākās, viss brīnišķīgākās lietas mums tiek dots pa velti. Tāpat vien ņemiet, lūdzu. Tad tā ar... Es esmu. Čau. Galvenais, ka es esmu. Jā. Kas es esmu? Laimīgs cilvēks.